Ar ko nodarbojas spoguļošana? Mēģināšu jums te grafiski izskaidrot. Jūs un mēs visi atrodamies tagadnē. Mums ir kaut kāda nākotne, visticamāk. Nākotne gan ir tāda lieta, kas visu laiku ir tā kā tagad un kas pārbīdās, bet nākotnē var ieskatīties, vēlēties, kā es gribu justies, ko es gribu piedzīvot, ko sasniegt, ko izdarīt, ko atstāt aiz sevis. Un ir mums arī pagātne, kas kaut kādā veidā ietekmē man tagad un iespējams arī nākotnē. Spoguļošanā cilvēks nonāk tad, ja viņš sajūt, subjektīvi sajūt kaut kādu problēmu, kā tagadnē. Ir problēma vai iestrēgums, vai vienkārši slikti pašsajūta. Slikti. Bet ar to vien, ka jūs pamanāt, ka jums ir šāda problēma, jūs neko tur īpaši izmaiņas vēl nesāksies. Ir vajadzīgs lēmums, ja jūs runājam par apzinātu savas dzīves izmaiņu, ir vajadzīgs lēmums, jeb nodoms. Turpmāk nākotnē iet un piedzīvot daudz labākas lietas un tikt vaļā no šīm te sliktajām problēmu situācijām, ja kvalitatīvi tās atrisināt. Ja jums ir šīs problēmas sajūta un ir nodoms, tāds kārtīgs nodoms, nevis tā, es gribētu, bet tiešām es gribu izsāpēts nodoms, ka es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, un jūs nonākat spoguļošanā, tad, protams, mēs parevidējam jūs tagad, jo parasti mēs pamanām kaut kādu 1-2 lietas, kas man dzīvē traucē, bet, ja ieskatās, tur ir vairāk. Parasti tur veidojas tādas problēma ķēdes. To ātri ir metodas, kā to fiksi un ātri un veiksmīgi var nodefinēt, kas te vēl kājuši, jākājuši. Bet jebkurā gadījumā, pamatā mūsu iestrēgumiem, mūsu sāpēm, mūsu vilšanās sajūtām, mūsu kaut kādām veselības problēmām, ja tam ir psiholoģisks iemesls vai kaut kādā iestrēgumiem darba jomā, cēloņi ir šeit, pagātnē. Jo īpaši tad, kad jums ir kaut kādi 3, 4, 5, 6 gadi, tur notiek kaut kāda notikuma, kaut kāda novērojuma, kaut kāda pārdzīvojuma vai piedzīvojuma, ko jūs kā bērns piedzīvojat. Un viņi visi ierakstās jūsos un veido normu. Šeit veidojas bērnībā veidojas uz zemapziņu, kas pēc tam noteiks vispārējo jūsu uzvedību, jūsu funkcionēšanu, vibrācijas un tā tālāk. Šeit ierakstās ļoti daudz labas lietas, kas pēc tam nodeg, piemēram, ziemā uzvilk zābaciņas. Bet te ierakstās arī daudz nederīgas lietas, visādas grabažas, konzervbuņžas, vērtības, kaut kādas tādas novecojušas uzskati, ierobežojošas pārliecības, stereotipiski kaut kādi vērtējumi vai pasaules modeļi, kas jums vēlāk var tiešām traucēt. Un spoguļošana to visu ceļ ārā ļoti veikli. Un ar spoguļošanas paņēmieniem jūs šo normu varat revidēt un pārspēlēt. Ne tikai saprast cēloni šodienas problēmai, bet pārspēlēt šo cēloni. No nevajadzīgā atteikties, labo paturēt. Tur ir kaut kādas robežas, cik daudz mēs tur varam izdarīt, bet ļoti daudz tur var izdarīt. Katrā ziņā no nevajadzīgā balasta tur vaļā tikt var ļoti ātri, efektīgi un veiksmīgi. Bet tā ir tikai pirmā spoguļošanas sadaļa. Daudz būtiskāk ir, kurp es iešu, kurp es vēlos iet, kas es vispār esmu šai pasaulē. Un te svarīgs ir sākums. Jo mēs visi piedzimstam ģēniji, mēs visi piedzimstam unikāli, nebijuši eksemplāri, kādi nekad pasaulē vēl nav bijuši un diez vai kādreiz būs. Par to liecina kaut vai man pirkstnospiedumi, kaut vai man seja. Bet ir pētījumi, kas pasaka, ka mēs no citiem cilvēkiem pa labi un pa kreisi atšķiramies ar kādām 800 pazīmēm. Ja domājaties, jūs tāds nebijis unikāls eksemplārs piedzimstat, tad šie notikumi bērnībā jūs kaut ko tur palīdz, veicina vai tieši otrādi sačakarē, sabojā kaut ko. Un jūs tagad esat pieaudzis cilvēks un nonākat tagadnē, un jums, paldies Dievam, ir iespēja un izvēle izmainīt šo zemapziņas negatīvos uzstādījumus
atgriezties pie savu sākumu. Un mēs tad otrajā spoguļošanas daļā tiešām skatāmies, kas veido tavu autentisko es, kas ir tās galvenās pazīmes, talanti, spējas, kas tev padara pasaulē unikālu. Un mēs ienesam to šodienā. Plus formulējam mērķus, vēlmes, visās jomās, gan ķermenī, gan seksualitātē, gan attiecībās, gan ar partneriem, gan ar bērniem, gan ar vecākiem, gan ar draugiem. Mēs meklējam savu autentisko es, skatāmies, kas mums traucē šo es uzturēt, un mēs meklējam virzību, jeb savas dzīves sūtību. Mēs piedzimām ar kaut kādu mērķi, kas ir tur priekšā. Un ja mēs dzīvojam saskaņā ar sevi, saskaņā ar savu sākumu, autentiski un ar saviem mērķiem, mēs izjūtam prieku, vieglumu, rotaļīgumu, maznozīmīgumu. Dažādas labas sajūtas, kas kopumā veido laimes sajūtu. Lūk, par to ir spoguļošana. Nāciet, palīdzēsim sakārtot.